Sveiciens! Katru dienu televīzijā un preses izdevumos mēs redzam un lasam diskusijas un analītiskus rakstus par dažādiem valdības neveiksmīgiem lēmumiem. Mēs redzam viedokļu rakstus par to, cik ilgi šī valdība būs pie dzīvības, cik ilgi viņa spēj strādāt, kad viņai jākrīt, jo sabiedrības neapmierinātības līmenis ir milzīgs. Pirms es izteikšu savu prognozi par to, cik ilgi šī valdība nostrādās, mazliet atkāpēju par pašu valdību. Manuprāt, šī tiešām ir īpatnēja valdība, kurā ir savienots nesavienojams lietas. Mēs atceramies, ka valdības veidošanas laikā Vienotība teica, ka viņa nekad neies kopā ar Lembergu, bet aizgāja. ZZS, kas balso kā liberāļi. ZZS ir kļuvis par liberālo spēku, it kā viņi bija kādreiz konservatīvie, bet šobrīd viņi balso kā īstie progresīvie. Progresīvie savukārt ir sapratuši, ka valdības maize nav nemaz tik salda, ja nav īsti ministri, jo Briškens un Sprūts atstāja kopumā ļoti bēdīgu iespaidu. Un tagad par pašu prognozi. Neskatoties uz to, ka visi sagaida, ka šī valdība kritīs šodien, rītdien vai pēc mēneša, mana prognoze, ka viņi nostrādās 2 gadus. Diemžēl, bet 2 gadus līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām. Kāpēc? Atbilde ir gaužām vienkārši. Neskatoties pat uz to, ka viņiem ir tikai 52 balsis, un iespējams drīz būs 51, ja Burovs aizies uz Rīgas domu, bet vienkārši nevienai no esošajām 3 koalīcijas partijām nav iespējams nekas labāks. Progresīvie zina, ka viņus nepaņems nākamajā valdībā. Vienotība zina to, ka valdībai krītot Eviks Siliņa nebūs nekad vairs premjers, un arī ministriju skaits būs mazāks. Tieši tāpat ar ZZS. Viņi zina, ka tik daudz ministrijas un Saeimas spīkers viņiem nebūs. Tāpēc viņi ļoti egoistiski turēsies pie šīs valdības līdz pēdējai iespējai, līdz Saeimas vēlēšanām. Tas ir traģiski Latvijai. Īstenībā būs arī traģiski šīm 3 partijām, bet tas jau ir cits stāsts. Kā tu domā, cik ilgi šī valdība noturēsies? Raksti komentāros.